Anna tina ruļļus. Šo darīja tikai 3. reizi savā mūžā. Pirmā, tajos senajos laikos, kad jokojoties ar draudzenēm gribēja zināt, kāda katra izskatīsies ar lokainajiem matiem. Otrā, kad sarakstījās ar Donātu. Bet tas laikam neskaitās, jo ruļļu visas nakts turēto matu šķipsnas, lakats kā cementa masa, visu zem sava svara noplacināja. Tad šī bija tā 3. reize – Zanes izlaidums. Anna sev pa vakariem bija uzšūsi vienkāršu kostīmu. Augšdaļa starp žaketu un jaku, kurai klāt bija neliela jostiņa. Trapecveida svārki sniedzās zem ceļgala. Auduma izvēle turpat centra veikalā. No piedāvātā tas bija vienīgais kaut cik uzrunāja un cena saprātīga par auduma metru. Anna palika pie puķaina auduma, pārsvarā zilos toņos. Donāts, kā jau vīriešu cilvēks, daudz nesatraucas par to, ko vilks mugurā. Vecais uzvalks labu labais, kāda vaina. Par šo laiku ne svarā pieņēmies, ne nokrities, tāpēc uz auguma sēž labi. Ziedus gan sagādāja tādus glaunākus par tajā brīdī dārzā ziedošajiem. Donāts bija sarunājis centrā ar siltumnīcu sievām sarkanas neļķes. Tām vēl pielika kādu zaļumu, un abiem ar Annu būs viens no glaunākajiem pušķiem starp viesiem. Skolas beigšanas dāvana. Tā lai tad gaida, kamēr atbrauks Zanīte mājās. Aktu zālē diezgan sutīgs, kaut gan loki un durvis plaši atvērtas. Sanākušie absolventi un viesu palielais pulks svaigo gaisu ātri izelpoja. Donāts ar Annu sēdēja zāles stūrī, jo labi, ka vēl tur varēja vietu atrast. Atskanēja liega mūzika, un zālē iesoļoja absolventes. Zane bija tērpusies savā šūtajā diplomdarba tērpā. Arī Edīte, jo viņas tērpa izskatu neansēti bija izstāstījusi Zane. Tāpēc šaubu nebija, ka tas tagad rotā draudzenes augumu. Pārējām meitenēm nevarēja saprast, kurai savs šūtais, kurai nē, jo tērpi tik dažādi un skaisti. Direktores runa – aplausi. Muzikāls priekšnesums – aplausi. Sāka pa vienai viens saukt absolventes vārdus un uzvārdus. Katrai tika arī raksturojums, kuru vērīgā klases audzinātāja pa šiem gadiem bija novērojusi. Beidzot Zanes kārta. Piecēlās Donāts un Anna, devās apsveikt savu meitu. Lepnums par viņu. Abiem pa priekšu, jo atrastā sēdvieta bija tuvāk Zanei, piesteidzās Sarma un vēl kāds izskatīgs vīrietis. Sarma bija uzvilkusi spilgti sarkanu, tāpat kā viņas lūpas, kleitu. Ap kaklu dzintara kreļļu virtene. Jau iesirmie mati bija elegantās lokās. Ja godīgi, nevarēja pat salīdzināt ar Annas, jo viņas matu ruļļu gumijas apskāvieni bija kā par spīti iespiedušies matu rotā. Lai kā Anna ar ķemmes palīdzību centās to visu pasākumu pajaukt, lai tik ļoti nekrīt acīs, bet tas, kā par spīti, rādīja apkārtējai pasaulē, kur un cik ruļļu ir sēdējuši sievietes matos. Sarma turēja tikpat sarkanu kā viņas kleita un lūpas rožu pušķi. Aiz viņas stāvēja elegants vīrietis, garāks par Sarmu, elegantā uzvalkā, baltā kreklā, kur kā tītaram virs knābja sarkanā ādas koka, tikai šoreiz tāp vīrieša kaklu, bija tumši sarkana kakla saite. Viņa rokas bija gatavas pasniegt 3 baltas rozes. Nu tad apsveicu tevi. Cerams, man ar kādu kleitu uzrausi. Es jau savus auguma apmērus neesmu zaudējusi kopš tiem laikiem, kad jauna biju. Šādu tad apsveikuma runu pasniedzot Zanei savus ziedus norunāja Sarma.
Tagad kārta izskatīgajam vīrietim. Labdien, Zane, apsveicu, pieklājīgi un neko lieku teica Matīs. Tas mans tagadējais Matīs atveda mani, jo ar autobusu grūti tak izbraukāt. Kā gide starp Zani un Matīsu runāja Sarma. Laidīsim tad nākamos apsveicējus. Sarma pagriezās un sev līdzi, it kā atbrīvojot sveikšanas trasi, pavilka nost Matīsu. Donāts sveiciena vietā palocīja galvu. Anna klusi noteica labdien, un tālāk jau pievērsās meitai. Mīļo Zanīt, mīļi tevi apsveicam, pirmais bija Donāts. Pēc tam jau rijot aizkustinājumu asaras, gan Anna, gan Zane viena otru apķēra un sapratās bez vārdiem. Sarma to visu vēroja no savas sēdvietas. Kaut kā, tā dīvaini, ar viņu tā sausi, bet ar šo sievieti. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.